Uzdevums par piramīdu. Piramīdas pamats ir rombs, kura malas galvrums ir 6 cm un šaurā leņķa lielums 60 grādu. Noteikt piramīdas mazāko diagonālu šķēlumu un aprēķināt tā laukumu, ja zināms, ka piramīdas augstums ir 7 cm. Sāksim pierakstīt. Tātad pamatā ir rombs. AD mala ir vienāda ar DC un tā tālāk ir vienāda ar 6 cm. Šaurais leņķis, to mēs vēl nolemsim, kurš ir tas leņķis. Augstums mums ir zināms 7 cm. Un prasīts ir mazāko, es rakstīšu mazāko diagonālu šķēlumu. Laukumu aprēķināt. Kurš tas varētu būt? Uzzīmēsim kādu rombu. Ievilksim viņā diagonālus. Un kas mums šeit ir zināms? Ka malas visas ir vienādas, 6 cm. Diagonāls rombam vienmēr ir perpendikulārs savā starpā. To mēs nerakstīsim, jo mēs to jau sen zinām. Un šaurais leņķis. Rombam šaurie leņķi ir A un C, un tie ir 60 grādu lieli. Un tagad mums prasīts ir mazākais diagonāls šķēlums. Skatāmies zīmējumā. Pamatā mala diagonāli AC ir garāka par BD. Tātad, ja mēs AC un BD reizināsim ar augstumu, divu dažādu diagonālu šķēlumu, tad, protams, ka mazākais diagonālu šķēlums būs īsāko diagonālu reizinot ar piramīdas augstumu. Nu, trīsstūrim, protams, tā būs viena puse. Tāpēc mēs jau tagad sākam nojaust, ka mazākais diagonālu šķēlums būs mums trīsstūris BED. Šis trīsstūrītis būs mazākais diagonāls šķēlums. Tad mēs īstenībā gribēsim noskaidrot trīsstūra BED laukumu. Nu, un ja mēs tagad skatāmies uz trīsstūri BAD, divas malas, mēs skaidri zinām, ka ir vienādas, starp tām 60 grādi, un mēs sākam atcerēties, ka tas visticamāk mums ir vienāda malu trīsstūris, jo atlikušie divi leņķi arī būs 60 grādi lieli. Un attiecīgi tātad rakstam vienādu malu. Trīsstūris. Un no tā mēs secinām, ka BD ir vienāds arī ar 6 centimetriem. Nu, tādā gadījumā mēs varam izrēķināt trīsstūra BED laukumu. Tā būs viena puse no diagonāles. Labi, rakstīsim BD. Reizināta ar visas piramīdas augstumu EO. Augstums tad mums ir OE vai EO, kā ērtāk kuram. Liksim iekšā vērtības. Trīsstūris BED laukums būs vienāds ar viena puse reiz BD 6 cm ievietojam, EO 7 cm ievietojam. Tas ir 42 dalīts ar 2, ir 21 kvadrātcentimetrs. Tātad mūsu dotās piramīdas, kam pamatā rombs, mazākais diagonāls šķēlums ir 21 kvadrātcentimetrs. Paldies par uzmanību!